Atzīšos, esmu nākusi pie prāta. Vistu vairs nebūs. Rudenī zaudēju, un šodien manam aizgājušam gailītim pa godu es iestādīju sniegpārsliņu koku. Es tur putniņiem mani bijis gulbis un pāvs. Tur tā diezgan sastaidīja tāds kā putnu memoriāls. Būtībā izveidoja dobi, lai nebūtu jārevē, jo tos krūmus un kociņus var aplikt ar ģeotekstilu un mulču, un būs mitrs labi augs, un es viņu šodien tā saslavēju. Visiem jau vajag tos labos vārdus, arī augiem, un jums jau arī. Kas gan mēs esam par tautu, ka mēs kautrējamies viens otram teikt labos vārdus? Vai gabals nokritīs? Vai tiešām jums kāds gabals nokritīs? Ja jūs pacelsiet acis uz augšu un pateiksiet paldies un lūdzu? Vai jums gabals nokritīs, ja jūs lūgsiet palīdzību? Nē, jums vēl nāks klāt, jūs kļūsiet bagātāki. Nokāpiet no savas lepenības augstumiem. Ir laiks kļūt par priecīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Un ir vērts to darīt. Ir jāpārstāj cept šašlikus un dzert alkoholu. Var priecāties arī ar rupmaizīti un ūdentiņu un garšīgu tēju, protams, pilnas pļaujas šobrīd ar visu kaut ko, ar dārzu arī. Kam nu ir, kam nav, kas ļoti grib, un kam vēl jaunība kaulos, jo veciem cilvēkiem nevajag pārstrādāties. Vecajai paudzei jāsaprot, ka mēs, kā vecvecāki, esam saviem mazbērniem vajadzīgi ļoti ilgi. Tātad nedariet sev pāri, nedariet tādus darbus, no ko nav jēga, un nedariet kaut ko tādu, kā, piemēram, turēt govu 80 gados, jo ļoti dārgs hobijs, un tai navaga govī, un nekas labs tur nebūs. Jo, par vecu. Pārstājiet stādīt kartupeļus, lai to dara audzētāji. No tā kartupeļu var nopirkt, un visiem vajag maizīt. Tad nebūs jāpukst, ka nav kas ēda, ko izaudzina. Tai laikā var kādu grāmatu izlasīt. Saulē neguliet. Šogad saule ir ar zobiem un ļoti lieliem. Nav vajadzība gulēt ūdens malā. Ūdens ir kā spogulis, kas vēl vairāk pievelk. Un ne tikai apdegumu no ārpuses, varbūt arī daudz dziļākos audos. Mēs dzīvojam laikā, kad brūk vecā sistēma. Tas nozīmē dzimst arī jaunā, un tas notiek šobrīd vienlaicīgi. Dīvains laiks. Vakar bija audzētavā robežnieki, saimniece laimējās. Viņi man teica, laikam jūs gan esat cilvēks, kas zina, ko grib. Jā, es zinu, ko es gribu. Un tad mēs parunājam par to, kas ir šogad, ka tā ziedēšana ir tik liela, un daudz, kas zied vienlaicīgi, kas agrāk nav. Un ziniet, kāda man bija atbilde? Tas ir viegli saprotams, klimats ir nomainījies, un augi pielāgojas ātrāk kā cilvēki. Un kāpēc cilvēki to nedara? Tāpēc, ka viņi čīkst, pīkst un visu grib kā agrāk, un nabaga cilvēkiem bail no pārmaiņām. Bet pārmaiņas nāk, un viņus jau ir klāt, un pārstājiet baidīties. Ir jāsāk dzīvot ar mīlestību sirdī, ar smiekliem un smaidu. Un kā manā jaunībā teica, smaidi maita, laime nāk. Atā!